1881. gadā pilsētas centrā, gleznainā vietā pie Rīgas kanāla, tika ielikts pamatakmens Rīgas vingrotāju biedrības Rigaer Turnverein namam. Pilsētas arhitekts Reinholds Šmēlings projektēja pompozu ēku itāļu renesanses stilā, kas apliecināja biedrības pašapziņu un sporta lomu pilsētas patriciešu kulturālajā dzīvē. 20. gadsimta sākumā tur darbojās ap 100 aktīvu vingrotāju. Uz kanāla ledus notika slidskriešanas sacensības, bet smalkā publika atpūtās vingrošanas biedrības restorācijā. Pēc Otrā pasaules kara ēka pārgāja sporta biedrības Daugava īpašumā. Namam uzbūvēja otro stāvu un vingrotājiem pievienojās airētāji, paukotāji un basketbolisti. 21. gadsimta sākumā Vingrotāju ielas vienīgais nams, kurš rīdziniekiem uzticīgi bija kalpojis jau 130 gadus, beidzot lūdza atelpu un palīdzību. Valsts ēku pārdeva un tā nonāca akciju sabiedrības Vingrotāju nams īpašumā. Bet 2013. gada 1. jūnijā sākās Rigaer Turnverein nama atzimšana. Atjaunojot seno Rīgas vingrotāju biedrības nosaukumu, vēlamies uzsvērt, ka tiek pārmantoti 19. gadsimtā iedibinātie godīgas spēles principi un saglabāta nama sākotnējā funkcija. Taču ēkas darbība tiek paplašināta, ierīkojot reproduktīvās veselības klīniku. Nama atjaunošanas darbi izrādījās sarežģītāki nekā sākotnēji bija cerēts, jo bija problēmas ar ēkas pamatiem. Lai tos nostiprinātu, nācās zemē iedzīt vairāk nekā 125 12 metrus garus pāļus. Nācās nomainīt arī pirmā stāva griestu koka pārsedzes, jo tās bija sapuvušas un vairs neatbilda ēkas drošības noteikumiem. Pilnībā tika nomainīta ēkas ventilācijas sistēma, izmantojot zviedru firmas Flaut augstvērtīgo aprīkojumu. Ēkas arhitekte Diana Zalāne kopā ar palīgiem lielu vērību pievērsa ēkas fasādes un interjera vēsturisko detaļu saglabāšanai. Mājas otrajā stāvā ir ļoti augsti logi, un mūsu kopīgā vēlme bija tos saglabāt, lai ēkā būtu pēc iespējas vairāk dabiskās gaismas. Tāpēc bijušajā basketbola zālē uzcēlām stiklotu divstāvu vieglas konstrukcijas koka būvi, kurai lielie ažūrie logi dod papildu apgaismojumu. Konstrukcijas pirmajā stāvā ierīkots operāciju bloks, bet otrajā – laboratorijas, kā arī kosmetoloģijas kabineti. Telpu grīdām tika izmantots materiāls, kas veidots uz dabiskā kaučuka bāzes, bet pārējās telpās ir parkets. Pirmā stāva apdarē plaši pielietots koks, logu palodzes un durvis darinātas no balināta ozola. Demokrātiski un reizē respektabli. Rigaer Turnverein izveidē ieguldīti līdzekļi 3,5 miljonu eiro apmērā. Mūsu mērķis ir vesels cilvēks un veselīga ģimene, tāpēc sporta centrā galvenā uzmanība tiek veltīta ārstnieciskajai fiskultūrai un fizioterapijai, bet vispirms katrs klients saņem ārsta konsultāciju. Tiek veikta detalizēta izmeklēšana un izstrādāts katram individuāls terapijas plāns. Nodarbībās cilvēki grib justies pēc iespējas brīvi un komfortabli, tāpēc ārstnieciskā vingrošana notiek gan grupās, gan individuāli. Īpaša programma paredzēta grūtniecēm un jaunajām māmiņām, lai palīdzētu ķermenim pēc dzemdībām atgūt formu ātri un saudzīgi, efektīvi un pareizi. Sava ārstnieciskās vingrošanas programma ir arī bērniem. Tāpat pieejama ārstnieciskā masāža un medicīniskā teipošana. Medicīniskās kosmetoloģijas programmā nodrošinām augsti kvalificētu ārstu, dermatologu un kosmetologu konsultācijas. Ārstēšanā tiek izmantoti filleri, botoks un citi mūsdienu kosmetoloģijai aktuāli un medicīniski pārbaudīti preparāti.
Svarīgi, ka ārsts uzrauga pacientu visa atveseļošanās procesa garumā. Īpaša uzmanība veltīta pacientiem, kuri apmeklēs dienas stacionāru, kurš aprīkots ar visu nepieciešamo ērtai un drošai ārstēšanai. Paredzētas arī palātas ar paaugstinātu komfortu. Tomēr pats galvenais mūsu mērķis ir darīt visu, lai ģimenē būtu bērns, lai piedzimtu vesels bērns. Tam domātas neauglības ārstēšanas programmas sievietēm un vīriešiem, donoru programmas un dažādas efektīvas reproduktīvās medicīnas mūsdienīgās tehnoloģijas. Reproduktīvās veselības klīnika izveidota ciešā sadarbībā ar augsti kvalificētiem vācu speciālistiem un starptautisku reproduktīvās veselības klīniku MAMA, kuras galvenā mītne atrodas Maskavā. Tieši tāpēc Latvijā virzīsim brendu Mama Rīga klīnika. Sākot šo darbu, mums bija savs sapnis, un mēs lepojamies, ka esam šo sapni īstenojuši.